prasības, kādām ir jābūt un kurām mēs nevaram, diemžēl, pārkāpt. Tātad mēs tajā dienā, kad jūs esat atnākuši un jums vēl nav reģistrēts uzņēmums, mēs varam ar jums tikai draudzīgi aprunāties. Bet līgumu par palīdzību sniegšanu mēs vēl nevaram slēgt. Mēs varam slēgt viņu tikai ar SIG vai individuālo komersantu. Nu, diemžēl šo nevar pārkāpt, tas tur izriet no Eiropas prasībām, tāpēc, ka komersantiem viņi ir iemācījušies uzskaitīt valsts atbalstu. Pārējiem viņi neprot. Nu, diemžēl. Bet līdz ar to sarunāties mēs varam, bet tad jūs nodibināt, varat nākt. Nu, diemžēl ir prasība par 2 gadiem. Tad, ja kādas sīva indās komersants ir vecāki par 24 mēnešiem, jūs un 2, nu, tad atkal skaitās, ka jūs esat paši jau baigi spējīgi, ja varat tikt galā. Un, nu, tā ir tāda formāla prasība. Tad, protams, ir pārsvēries lūdzu. Prioritātēm īstenībā mēs tā kā cenšamies palīdzēt pilnīgi visiem.